Drošākā vieta pagalmā - Suņabūda. Katru trešdienu, 8:00 no rīta. Radio Boom FM. Studijā Arturs Kaimiņš. Es nevaru būt balts, es varu būt savādāks, zaļš, dzeltens vai zils. Un arī nekad es nebūšu Baltijas lames vējs. Es nevaru būt balts, un tas nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Ir jaunas dienas, sadūs citaigas, to nejot sevi sauc kāds atpakaļ. Es nevaru būt balts, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Es varu būt savādāks, to nejot sevi sauc kāds atpakaļ. Blakus, sēdēt. Labrīt. Laipni Boom FM Suņabūdā. Studijā Arturs Kaimiņš. Nekur nav tik droši kā Suņabūdā. Netērē laiku, tērē naudu. Suņabūda, wow! Igors Šiškins, kurš pagājušo reizi netīšām bija iemaldījies mūsu raidījumā, šeit mums ir Igors Šiškins. Igor, tas ir tev no mydogtags.eu vēl skaklā. Tu zini, kāpēc ir divi, vai ne? Nezinu. Viens ir tāds, ja tu nomīrsti, tad tas paliek tev, otrs ir pie mikrofona bišķi tuvāk. Tā kā jā, viņam pretī. Un otrs paliek, tā kā tiek sūtīts taviem draugiem, radiem vai kaut kam tam līdzīgam. Džordž, šodien arī tev ir šis tas ir tev. Tu zini tagad, kas tas ir? Es zinu, kas tas ir. Jā, Paldies. Tas ir tev. Klau, šodien ir tā trešdiena, un man bija tā doma, ka varētu par, tā kā mums ir Džordž, un mums ir Igors. Un man kaimiņam likās, ka varētu būt tas rasisms kaut kādā veidā. Vai mums valstī Latvijā ir rasisms, vai latvietis varētu būt melns, pieņemsim, melnā ādas krāsā. Un man radās milzīga problēma ar to, ka, manuprāt, man bija tik, Džordž, tu esi cilvēktiesība aizstāvis. Pareizi, tev vizītkartē. Esmu. Jā, mums Latvijā ir rasisms. Jā, ir. Come here, you shooting my family? I'm gonna teach you a real lesson now, motherfucker. Put your fucking mouth on the curb. Put it on the curb right now! That's it. Jack, now! Kur? Es viņu nekur neredzēju. Man bija diezgan grūti, joprojām ir grūti pastāstīt. Džordž. Drīzāk varat pateikt, ka tas vairs nav ikdiena tēma, bet noteikti ir dienas, tad, kad rasisms ir redzams ļoti izteikti uz ielām. Teiksim, Imantā, Rīgas centrā diez vai. Es dzīvoju centrā. Tu dzīvo, protams, jā. Un Imantā es neesmu. Cik tu Latvijā ilgi gadus jau dzīvo? 19. 19 gadus. Tu runā latviski labāk kā viens otrs krievs šeit. Nē, nopietni. Man, teiksim, kaimiņi nerunā tik labi latviski, kā tu runā. Strādājot ekskavatorā, apkalpos, kļuvu par metalurgu, kausēju teraudu. Pēc norīkojuma nokļuvu Latvijā, kurai atvedu daļu no savas dzīves, lai lepes metalurgs plauktu un dotu darbu tūkstošiem cilvēku. Es nebaidos. Esmu parlamentā. Manas valsts pilsonī vēlēts. Tā ir cita tēma. Bet tu esi no kuras valsts tu esi? Esmu amerikānis. No kuras štata? No Ohajos. Kāpēc tu esi šeit 19 gadus jau? Sieva ir latvietē. Tev ir sieva latvieta? Jā, Okay. mums arī ir bērni. Ok. Un tā. Labi, kāda tev ir izglītība? Mūzika un māksla. Mūzika un teātris. Tev ir cik bērni? Man ir kopumā vai Latvijā?
kopumā? Es nelielījos, Jā. vienkārši man bija cita laulība pirms tam. Jā. Bet šeit Latvijā man ir 2 bērni. 2 bērni, un tad vēl ir 3 lieli. 3 lieli. Jā. Kuri ir tev, tā sieva, kas tev bija, vai bērnu māte, tā bija melnādaina sieviete? Nebija. Arī baltā sieviete. Tev baltās vienmēr ir patikušas. Tā ir provokācija. Nē, es normāli jautāju. Nu. Man patīk sievietes. Jā, bet Man patīk. tev ir bijušas arī melnādainās sievietes. Tu man pamāci, kā man jāsaka, melnās sievietes, melnādainās. Tumšādainās. Jā. Kas ir tev uzreiz vienkārši man dod pa pirkstiem, lai es saprastu. Kas ir ar vārdu niger? Kas tas ir? Jo teiksim, skaties. Anglu valodā. Nu, jā, es zinu, ka tas jā. Kas tas ir? Saki? Nu, Nezini. Nē, es zinu. Es mēģinu atrast, kur ir pagaidi. Lasi. Nē, es neko nelasu. Es mēģinu atrast, kur ir mans. Fucking nē, es sapratu. Re, kur ir jā? My nigga, my motherfucking nigga. My nigga. My nigga. Tie ir tumšādainie, kas to runā. Jā, afroamerikāņi. Jā. Un viņš saka, Jā, zinu. nu, lūk, tad, ja es teikšu, reku nigers, tas ir slikti, tas ir Jā. uzbrauciens. Jā. Bet kāpēc viņi tā dzied? Ļoti garš tās, mums nav tik daudz laika. Mēs iesim. Es mēģināšu pateikt. Raidījuma gaitā, jā, vai tagad? Lamu vārds vienkārši. Tas ir lamu vārds. Vienkārši. Igors Šiškins. Kas ir Igors Šiškins? Lūdzu. Pērkoņu krustiešu ideoloģijas popularizētājs Šiškins jau 2 reizes bijis notiesāts. 1991. gadā arī pēc šaujamieroču un spridzekļu panta, bet 2000. gadā par aicinājumu vardarbīgi gāzt valsts varu krimināllietā par tā sauktā uzvaras pieminekļa spridzināšanu, kurā 2 nelegālās pērkoņu krusta organizācijas biedri gāja bojā. Šiškin! Tu esi paņēmis kaut kāds spridzeklis līdzi arī šoreiz. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Ja tu spridzināji to pieminekli, to uzvaras vai ne, tad tas ir pret ko? Ko dara pērkoņkrustieši? Es runāju par to. Tu zini, kas ir pērkoņkrustieši? Par pērkoņkrustu darbību, kas bija pirms 40. gada, pirms kara. Nu, pastāst man, bet īso versiju, jo... Nu, viņi iestājās būtībā par savu valsti, latviešiem būtu savu valsti. Nu. Tev, Kā jebkurā citā okay. Jā. Kā tu skaties uz to, ka Džordžs jau 19 gadus dzīvo Latvijā, viņam ir šeit bērni, un viņš nepavisam nav Caucasian. Pareizi sāk, jā? Tas nozīmē. Pavisam pareizi. Kas ir Caucasian? Izskaidro, lūdzu, Garam. Caucasian ir cilvēks, kurš ir no Eiropas izcelsmes. Baltādains varētu vēl pielikt, ne? Nu, nav labākais vārds, bet jā, īstenībā. Igor, tu esi rasists? Nē, es to nav teicis. Man, piemēram, vienalga, vai Raivis Dzintars stāv nokrāsot ar kā saka, kurpju ziedu vai viņš. Es pret viņu izturās kā cilvēku, jā, vienīgi katram ir sava vieta, katrai tautai ir sava vieta, sava zeme, kur dzīvot vai ne, un ja viņi reiz dzīvot, nu, tā ir cieņa, lai izturās viss. Nu, viņš izturās ar ļoti lielu cieņu, viņš zina valodu labāk nekā krievi. Nē, nu, redziet, ko teikt ar cieņu, teiksim, mēs sarunājamies, košļājam, gumija latvieši nekošļā, kad, ved sarunu. Paga, latvieši arī pakaļ netīriet tūles papīru. Nē, es runāju par latviešiem, latviski runājušiem, kas saka. Nu, es gribu saprast, tad tev liekas, ka melnādainajiem ir kas jādara, tumšādainajiem, man jāpierobežo. Viņiem ir kas, viņiem Latvijā vai Eiropā nav jābūt? Redziet, es nezinu, pat cik viņš Amerikā dzimis, ja es nezinu, viņš bijis Āfrikā. Es tik zinu, kā Amerikā izturās tumšādainie pret baltiem cilvēkiem, vai ne? Nu, visnotaļ negatīvi, jā, tur galīgi balti cilvēki nevar sasniegties ar viņiem. Nu, teiksim, kaut vai attieksmes ziņā negatīvās, jā. Latvijā viņš man būtu tāds kā ciemiņš, mēs varam sēdēt pie galda, iedzert tēju, kafiju, kā saka, bet būtu vēlams, lai viņš tomēr dzīvot pie saviem ciltsbrāļiem un tur tās tiesības aizsargāt. Ja mums būtu tādi patrioti kā Stīls, es domāju, šajā valstī viss būtu baigi krūtā. Nav vieta, kur ir 2 valodas, nav tik liela valsts. Stīls ir perfekti noformulējis to, kādā veidā, teiksim, latvietim vajadzētu vismaz izturēties pret savu valstī. Ir laiks parādīt pasaulē, ka jūs esat gatavi dzīvot demokrātijā valstī.
Tas ir stils, es tiešām esmu pārsteigts par to. Patiesībā, dāmas un kungi, stilam ir arī nāmēja grēdzens. Vai šajā raidījumā daudz runāts par nāmēja grēdzenu, kas tas tāds ir, ka tā ir atpazīšanās zīme latviešiem, un tā tālāk tev viņš ir kā tumšādainajam uz rokas, kas, tu man pasaki, Igor, latvietis var būt tumšādains? Es varu pa gredzenu pateikšu, ja arī Godmanim ir nāmēja gredzens, jā, bet viņš var pret latviešu darbību jau no paša sākuma, kā politikā iegāja. Tumšādaini, protams, ka nevar būt latvietis, tāpat kā nevar būt krievs vai cits tautības cilvēks latviski, ja viņam nav kaut mazākā izcelsme. Bet tev bērniem ir kas rakstīts pasē? Latvieši? Viņi ir latvieti. Viņi ir latvieši? Tas ir 100 punkts. Nu jā, ok. Tas ir vairāk. Bet viņi sanāk mulati. Pareizi? Nē, Bēls, pamāc. Latviešu vārdā, jā. Okay. Tad viņi sanāk tādi, un tad viņi sanāk tad stīla bērni, Džordža bērni. Tad viņi ir latvieši. Jā, māte latvieta tad ir. Tad ir, jā. Šiškins, Igors, dara šādi. Ženēvas konvencijā ir teiks, ka, ja draud tautā iznīcība, var ņemt ieročus rokā, ko tad mietas paņemsim jau vajadzēs. Tajā bez degaukas bija arī detonatori un sprākstvielas briketes. Saskaņā ar Šiškinam celtu apsūdzību viņa mašīnā un mājās atrada revolverus, pneimatiskās šautenes, bises, mašīnu pistoli un vairāk nekā 1600 dažāda kalibra patronus. Igor, tu esi sēdējis cietumā 2 reizes. Jā. Tu esi spridzinājis uzvaras pieminekli, kaut ko tur vēl darījis, un patiesībā pastāst man kaut kādā veidā, jo kāda ir tā tava pārliecība par to, ka, jo tu esi visu laiku vazāts par tām tiesām, kāda ir tava pārliecība? Jo kā vārdā tu esi skursteņslauķis pēc profesijas, tā tu nopelni naudu. Tu man stāstīji par to, ka tu esot cietumā vai kaut kā, ka tu esi kamerās redzējis, ka, teiksim, ja ir 2 tumšādainie kopā, tad viņiem reiz paceļās spārni. Un viņš reiz izmaina savu kaut kādu behavior, uzvedību. Ja nevis tā kā viņš ir viens tumšādainies kamerā, un tā kā ir 2, 3, tad sanāk kaut kas tā kā, kas sanāk, ka pastāst par šo? 3 tas jau ir daudz, viņi sāk uzreiz diktēt savus noteikumus. Ja. Džordž, tas ir runa par Latvijas cietumu, ja es neesmu citur. Mums ir tumšādainie tiesu cietumā? Katrā ziņā ir kaukāziešu izcelsmes, kas ir, tumšāks ādas krāsas. Nevar, teiksim, afroamerikāni salīdzināt ar kaukāzieti. Tas ir tā kā burunduks salīdzināt ar kaukāziešu suni. Cietumā bija viens neģers trāpies, būtībā atnāca ādas jaku un tur kurpēm biksēs, kā saka, attiecīgi šik apģērbies, izgāja ārā būtībā. Viņam bija kājās praktiski no sulu pudelēm uztaisīts apavs vai ne. Tā kā, nezinu. Džordž. Jā. Diemžēl ļoti daudz Latvijā gan par krievvalodīgiem cilvēkiem, gan par latviešiem. Viņam ir grūti atšķirt, teiksim, cilvēkus no Āfrikas izcelsmes. Viņam melns ir melns viss, jā, viņš ir Āfrikā, Palmājā sēž, jā? Jā. Visiem ar brūnu ādas krāsu, jo es esmu brūns, nevis melns. Tas ir acīm redzams, ir melni latviešu mentalitāte, latviešu valoda. Un šis ir piemērs. Tev liekas, Igor, ka tumšādainiem cilvēkiem Latvijā nav jādzīvo? Viņi var dzīvot. Bet saprot, kā noteikās? Viņi, kā saka, mums nediktē savus noteikumus. Mums ir tāda lieta, viņi noteikums... Koreans un tā tālāk. Mums ir skaties, teiksim, Dānija un Zviedrija netiek galā ar emigrantiem. Šobrīd Zviedrijā ir tāda rajona, kur neviena baltādainā nav. Ja ir tāda rajona Zviedrijā, jo Zviedrija viss uzņēma un tā tālāk. Tur tie visi tie politiskie mērķi un tie visi tām naudas lietām un tā tālāk, kad vispār emigrācija un migranti kā tādi. Pārsvarā, tie jau nebūtu tā kā baltie cilvēki, tie būtu vai citu rasu pārstāvi principā. Tev kaut kāds savs viedoklis ir par to? Man tas nav pieņemams. Pabiju Vācijā kādu laiku, vai ne?
Man tāda Vācija nevajag, kāda viņa ir šobrīd, un Latvija. Faktiski es atbildību nesu par cik Latvijas pilsonis un latvietis, jā, cik es sev atceros. Nav svarīgi, ka man uzvārds Krievu, tās Krievs māte latvieti, jā. Tā skaitā mans vecais tās no mammas puses bija Latvijas armijas virsnieks pirms kara Latvijā, jā, cīnījās leģionā un aizstāvēja Latviju, kā saka, jā. Mammas rados ir Austras Kujiņa dzēniece, vai ne, tā kā, Bet tu esi nacionālists, jā? Jebkurš cilvēks, kas pieder pie kādas tautas, jau ir nacionālists. Bet tu esi patriots vai nacionālists? Saprotiet, nacionālisms nav atdalāms no patriotismu kā tāda. Paga. Amerikā visi ir patrioti. Patiesi, ne jau visi, bet Amerikā ir patriotisms. Džordž, davai, palīdz man. Tātad, tikko tu dzirdēji, ka nacionālisms nav atdalāms no patriotisma. Nacionālisms ir ekstrēmisms. Patriotisms ir pareizākā stāja tajā pašā virzienā. Tas ir tā kā ir cilvēks. Amerikā ķīnieši ir par Ameriku, tāpēc viņi patrioti savai valstī pieņemsim. Tieši tā. Šeit tu saki, ka ķīnietis nevar ar Latvijas karogu iet un tā. Ja es drīkstu. Jā, protams. Vienkārši es gribētu turpināt, jo es esmu darījis tik daudz, manuprāt, Latvijas labā. Un es varu skaitīt, kas esmu darījis, bet es domāju, ka tas nav svarīgs patreiz. Es domāju, ka kaut kāda veida es arī esmu Latvijas patriots. Es saņēmu šito namēju no sievas mana 40. dzimšanas dienā. Tev ir namēja gradens, Igor? Mājās ir. Okay. Un viņa teica, ka es esmu pelnījis. Jā. Es biju pelnījis. Otrais grēdzens, ko jūs neminēja, ir īstenībā ūsiņa zīmē. Un tas ir ūsiņa zīme, jā. Džordžs par mani zina, par latviešu visām šīm te lietām zina daudz labāk nekā es, ja godīgi. Šīs grēzens ir mana dēla goda, jo viņš otrais vārds ir Jurģis. Kā tu sev sauc? Tev arī latviešu vārds ir? Ko arī esmu Juris Tērauts. Juris Tērauts? Jā. Tu esi kristietis, jā? Esmu katolis. Katolis tu esi? Jā. Tu esi Igor? Dievturis. Kas? Dievturis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, faktiski, kā nozīmē? Pagānu ticība tā ir? Nacionālā, jā, praktiski. Tas ir māras zīmes jā, un viss tā. Tas ir tas pats sākums tam visam. Tagad tu man pasaki, lūdzu tā, klausies. Igor, ir lieta tāda, kā pieņemsim, kur mums te ir? Šiškins ir bīstams. Vienīgais arguments, ko viņi man argumentē man ieslodzījumi, kas ir bīstams sabiedrībai. Tu esi bīstams sabiedrībai? Kurā daļai sabiedrības? Tā ir sabiedrības daļai, kura ir... Sabiedrības laika zvanas, kurš teņi jātīr nav miera. Uzspēš, neuzspēš līdz 27. un 27. tiesa būs. 27. tev tiesa būs? Jā. Bija, sorry. Tad pasaki man, par ko tā tiesa tev ir? Tiesa par ieroču prastu glabāšanu. Par to, ka tev bija... Dokumentā apgalvots, ka Šiškina galvenajos nodomos, iegādājoties sprāgstvielas pērn oktobrī, bija tās likt lietā akcijās pret NATO, pret Cēsīs dzīvojošiem Ķīnas tautas pārstāvjiem, kā arī 2015. gadā, kā noprotams Eiropraida laikā. Geji ir slikti, ķīnieši ir slikti. Ķīnieši tas pats, kas tumšādēnie, pareizi? Dabīgi. Tas pats, kā Baltie kolonisti. Tas bija no drošības policijas. Viņš grib tiešām spridzināt ķīniešus augšā, un viņš grib spridzināt arī visus tos gejtos prāidus un tā tālāk. Man pasaka, tāds papīrs, manuprāt, ir tikai vienīgi no tās drošības policijas. Protams, tas ir viņa pieņēmums. Tas ir viņa pieņēmums. Bet patiesībā, dāmas un kungi, Džordž, tas ir šāpēc. Sprāgstvielas bijušas paredzētas bebru dāmju likvidēšanai uz meliorācijas grāvjiem. Es to pilnībā saprotu. Labi, tu man tāpēc arī pastāsti, ka, ja nav saistīts ar jokiem, kādā veidā tad tu esi ekstrēmists patiesībā. Es nezinu, ko katrs uzskata. Ja viens nacionāls uzskata par negatīvu parādību, kā tādu, kaut gan es varu nocitēt attiecīgi. Nocitē? Meģņa, dzēnieka, teiktos vārdus dzējā par nelūgtiem ciemiņiem. Jā. Ai nelūgtie viesi, ai nelūgtie ciemiņi. Auniet kājiņas, ņemiet pauniņas. Cip cap kājiņas, Latvijā tekot.
lampatu, mājās ejot. Nu, tad ar Dieviņu, lai jums labi klājas, pašu zemītē, pašu mājās. Saproti, viņš kaut kur savā ziņā nelaimīgs cilvēks kā tāds, jā, jo faktiski piedzimis ir Amerikā, jā. Amerika manā skatījumā ir salašņu valsts. Es tomēr teicu un teikšu, vai ne, un tāpēc tas viņu dzīvesveids, ko viņi dzīvoja, jā, ir pretējs, manam dzīvesveidam, jā. Kāpēc es nebraucu, kāpēc es nelaulājos ar nēģerieti, jā? Ar tumšādainu. Nav svarīgi, es tagad nezinu, kā tagad savu žīdus par ebrejiem vai nēģeris par nigeriem vai vēl kaut kādīgi. Jā, pieņemiet mani, kā tas ir. Galvenais, ka es izsakos, galvenais jūs man saprotiet. Jā. Vai arī nesaprotiet, jā? Nē, es saprotu, es klausos. Tā kā, kāpēc es tā nerīkojos? Kāpēc es nebraucu pie jums, kaut uz Ameriku? Jo arī es tā jūsu valsts, kur faktiski ir indieši, kas saka, jā, indiāņi. Džordž, viņš tavu jautājumu uzdod. Jo viņam vispār visu neskaties pat. Kāpēc? Viņam ir striebi laikam, es viņam acīs varu skatīties, es laikam viņam riebiņš man acīs nav spējis pastīties. Protams, neesmu meitene, jā, bet, tomēr jau. Acis savu veidu cilvēku dvēseles spoguls. Situācija ir tā, ka, no otras puses. Jautājums ir, kāpēc tik daudz aizbraucis prom no Latvijas, lai dzīvot tur, kur ir cilvēki tā kā es. Tu domā uz Londonu, tā kā, kad latvieši nāca uz Angliju, kad mēs esam emigrējuši un tā tālāk. Amerikā. Nē, viņš tev jautājumu, kāpēc viņš kāpēc Igors nebrauc? Viņš saka, kāpēc es nebraucu? Viņš tā saka. Kāpēc viņš nebrauc? Pieņemsim, jā, viņš nebrauc uz Ameriku, tā kā dzīvot svešā valstī, tā kā un kaut kā tam līdzīgi. Tas jautājums ir uz to, kāpēc tu brauc? Tas ir tādā ziņā. Kāpēc tu brauc? Es atkal došu to pašu jautājumu. Kāpēc tik daudz no Latvijas ir aizbraukuši? Kāpēc? Nezinu. Tavuprāt? Pirmkārt, naudas dēļ. Jā. Otrkārt, ekonomiski apsvērumi, jā. Otrakārt, es domāju, ka cilvēkiem ir apnicis ar šo valstī. Ar šo valdību politiku un vispārējo. Par to, ka mūsu čakarē nepārtraukti. Tu jūti, ka latvieši tiek čakarēti savā pašu valstī. Nepārtraukti. Mēs tiekam provocēti, tu piekrīti? Mēs tiekam provocēti no krievulodīgo puses, mēs tiekam provocēti, mums ir cik latvieši tik partijas. Liekas, šausmīgāk ir naudas. Kā tev vispār par valdību? Es nepateiktu kaut ko par krieviem. Vienkārši es domāju, ka. Es domāju, krievalodīgie. Arī nepateikšu kaut ko par tiem cilvēkiem. Vienkārši es domāju, ka gandrīz visi politiķi ņirgājās par tautu. Vispār. Gandrīz visi. Nevis visi, bet gandrīz. Tu nepiekrīti šobrīd Džordžam par to, ka Latvijā politiķi ņirgājās par savu tautu. Tu nepiekrīti tam? Ko tauta pat ievēlē, to viņa arī pelnījusi. Tev pašam ir šobrīd tiesu darbi, vai ne? Par to tavu pārliecību, ko tu esi darījis. Tev pašam tas ir tā kā bijis. Tev ir ļoti liela pieredze. Tu nevari runāt, jo tev ir varbūt bail. Tāpēc nav bail. Bet tad nestāvēt, ja man būtu bail. Par to ir runa. Un par to, tev ir tā taisnība savā pusē. Tā ir man taisnība. Jā, tā ir tava taisnība. Un manuprāt, Džordžs saka lietu, kad pa latviešu tautu. Viņš neko jaunu nepateica. Bet viņš to pasaka pa mums, viņš to nesaka pa savu hajošu tautu. Viņš to saka pa mums. Mēs to latvieši esam teikuši, būtībā valdība bez lielas naudas, bez finansējuma praktiski neviens partiju nevar izveidot. Jā? Pat Hitlers savu kā saka, partiju un pie varas nāca par žīdu naudu. Bet tu esi tā kā par to Hitleru, tā kā par to etnisko tīrīšanu. Es salīdzinu, būtībā. Es uzskatu, ka katrai tautai jādzīvo savā zemē, katrai tautai tiesības uz savu valsti. Tad kur Džordžam ir jādzīvo pēc idejas? Āfrikā? Tad man jāsaka ar to. Kāda ir Latvija uz šo brīdi varētu būt? Tā ir daudz dzīvokļu māja, ja, kur Latvijas ir saimnieks savā mājā. Tāpat daudz dzīvokļu māja, kur Krievs var būt saimnieks savā mājā, ja, vai citas tautības. Ja. Ir noteikti likumi, kas ir jāievēro. Ja. Neievēro no mājas ārā, no valsts. Ja. Es nepabeidzu. Uz šo brīdi vienkārši mājā ir saviešos prusaki, kur tā māja jāiztīra. Prusaki? Jā. Bet saimnieki tauti latvieši, un, ja teiksim, man nevis prieks, bet vienkārši cilvēks runā latviski un saruna ļoti labi runā. Saruna notiekās, jā.
Viņš Džordžs jaunumu nekādu neuztaisīs attiecīgi, ja salīdzinot ar tiem krievlodīgiem, nevis krieviem atkārtoju, vai citas tautības cilvēkiem kārtīgiem, jā. Es šķiroju, kā saka, attiecīgi. Nu, diemžēl nāk šķirot, jā, jo situācija izveidojas tāda, labs piemērs Krima, jā. Ja Latvijā joprojām atradīsies tie gandrīz 20% krievlodīgi, nu, teiksim, Kremļa politikas piekritēji, jā, atbalstītāji, tikmēr mieru šai zemē nebūs. Tā kā. Sveiki, mani sauc Maris un Jā, es redzēju. Rasiņu latvietis, es ienīstu visus krievus, bet vēl vairāk tos ārlas zinži. Sugas vispār Kas tas ir? auži. Es nezinu, kas tas ir, bet tas ir, manuprāt, tas ir pavisam liels idiotisms, tikpat kā viņa sauc, kurš pašreiz ir Krīmā, un viņš piedzimā arī Latgalē. Kurš tas ir palīdzi? Kā viņa sauc? Nu, pa kur ir runa? Viņš ir pus īstenībā Kaut kāds krievs, deputāts? pus afrikānis. Pūs krievs. Tā, laikam tas Benas, kas viņš skaitās, vai? Kā? Es taču nezinu viņa vārdu. Belas, jā? Kad viņu sita vārdu neprasīja. Jā, bet tas ir tikpat liels idiotisms, kā no viņa. Tā ir provokācija. Jā, bet es gribēju prasīt tev. Par to dzīvošanas situāciju. Cilvēks, teiksim, ir puslatvietis. Puslatvietis, puskrievs pieņemsim. Pusotrs. Vai puspolis, jā. Kur tam cilvēkam jādzīvo īstenībā? Kur viņam jādzīvo, ja pusīt uz pusīt ir? Nē, tas ir jautājums. Nē, ir cilvēki, un arī cilvēki man pateica, man jābrauc apkārt uz Āfriku. Tu esi šo dzirdējis līdz šitai vietai, tu esi to dzirdējis. Īstenībā. Tu esi to dzirdējis šausmīgi daudz. Īstenībā. Tev uz ielas visu laiku skatās virsū. Tu ej tā kā tev visu laiku skatās. Tas nav pierast mums melnā, tumšādains arī. Jā. Un situācija, es atvainojos. Situācija tā, ka nevar pieņemt, kā cilvēks, kurš dzīvo šeit, ir patriāts, vienalga no kura štāta. Es nerunāju par tiem, kuri spēlē basketbolu vai... Nu, tie ir naudas, tie ir leģionāri, kas mecās iekšā. Vai biznesmeniem vai tā, bet kurš dzīvo šeit un darīja visu, lai parādītu, ka ir patriāts. Man ir divi jautājumi tev. Es esmu pats nodzīvojis kaut kādu laiku Amerikā. Kura štātā? Ņujorkā un Losā. Jautājumi ir par to, ka es esmu redzējis pats. Un man ir tagad jautājums par to, kāpēc ir tā, ka melnie, tumšādainie, baltie pieņem tumšādainos. Viņam ir lielāks iespējas pieņemt tiem baltajiem, tiem tumšādainiem, nekā tiem tumšādainiem pieņem to balto. Gluži nē. Es tādu novēroju. Piemēram, vakar es biju koru mēģinājumā. Es biju kopā ar Romānu Vanāgu. Jā. Un viņš man pateica kaut ko ļoti interesanti. Viņš teica, ka viņš pats bija Clevelandē, mana dzimtenē. Es aizmirsu, kura gada, bet nesen. Jā. Un viņš teica, ka viņš bija afroamerikāņu baznīcā. Jā. Viņš bija vienīgais baltais. Paldies. Un viņš teica, ka viņi visi pieņem viņu tā kā brālis. Bet varbūt tā ir tāda vide, jo tā ir baznīca. Ja tā ir iela, pieņemsim, tad tas būtu varbūt savādāk. Iela ir iela. Piemēram, ja es ietu kādā rajonā, kur ir tikai tumšādainie? Nē. Melnie? Baltie? Baltie, paldies. Kāpēc tu pats nesaki? Tev nepatīk tas vārds? Man nepatīk ielikt cilvēkus kastītes. Bet tu prasi, lai es to pasaku? Jā. Okay. Labi. Patīk, man šķiet. Nē, es gribu saprast. Kā man teikt, Caucasian? Jā, Caucasian ir ok, bet latviski. Lai vai kā. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Un tā otra lieta, ko es novēroju, bija tā, ka varbūt tev tas Igor uzrunās, bet tā otra lieta bija par to, ka es tiešām redzēju tādu lietu, Džordž, ka iet ļoti trenēts tāds handsome man,
Jā. Trenēts džeks. Jā. Ļoti labā fiziskā formā. Un blakus viņam ir pilnīgi izlaists skuķis uz 130 kg. Nu, tiešām neglīta sieviete. Un viņš ir tāds ļoti labi kopts. Un viņi iet, un viņi rokās sadavušies baigā love. Un tādus pārstāvēja ļoti daudz. Un man ļoti interesanti likās, kā var būt tā, ka tādai skuķenei, kas izskatās ļoti slikti, viņai ir tik ļoti handsome man džeks, bet viņš ir tumšādains. Un tad es jautāju tiem vietējiem amerikāņiem, tie latvieši, kas tur bija, un viņi man izstāstīja, ka tas ir tāpēc, ka tas skaitās tajā tumšādaino aprindās. Ja tu esi ar balto meiteni kopā, Caucasian meiteni, tad tu esi baigi krūtais. Tu esi foršs džeks, tāpēc, ka ir bijuši tie 100 gadi atpakaļ, kad tumšādainie afroamerikāņi bija vergi. Un līdz ar to, kad viņš spēja, kad viņš drāž to malto, tas kurš ir bijis kalps, drāž to saimnieci. Saprot, tā man apskaidroja. Tā ir taisnība, jo es līdz šim to, protams, nesaku, jo man likās ļoti dīvaini, ka tādi pārsteigā. Viņš var dabūt jebkuru sievieti. Daļā no afroamerikāņu sabiedrības domā tādā veidā, bet tikai daļu. Bet pagaid, Amerikā cik miljoni iedzīvotāji ir? Tagad gandrīz 400. 400 miljoni iedzīvotāji. Cik varētu būt 200 miljoni varētu būt domāt tā? Nē. Nu 100? Nē. 10? Es domāju, ka mazāk kā 10% no afroamerikāņu. Tas ir tā kā 10% ir 40, ja? Jā. Jā. 40 miljoni. Nu, miljoni, nē, tik daudz, nē, jo jūs gribat... Es sapratu, jā, vispār, dalam uz pusi, jā. Nu, teiksim, devai 15, pieņemsim. 15 miljoni, tas tā kā ir 7 Latvijas. Jā. 7 Latvijas domā, ka tā kā es tikko izstāstīju. Jo, tas ir liels daudz cipars. Jā. Kā jūs par to Bet tā ir daļa. Es saprotu, Nedrīkst teikt, ka daļa reprezentē, aizstāv visai sabiedrībā. Tā nav. Tev Latvijā ir grūti dzīvot. Ja tu visu laiku esi savā komunā kaut kādā, kur tev tā kā neaiztiek, bet tajā Maskavas forštatē tomēr tev uz laiku tā kā lupīja virsū uzreiz. Bet Maskavas forštatē es arī eju. Man nav bailes no cilvēkiem. Es domāju, ka cilvēki grib, lai es baidīties no viņiem, bet man nav bailes. Es piedzīvoju Amerikā, toreiz bija segregācija. Es piedzīvoju, viņš nezina, bet esmu tāds pats vecums, man ir tāds pats vecums kā viņam. Igor, cik tev gadi ir? 59. viņam. Tev 59. gads ir? Droši vien komitē laikam strādājis. Tu zini, kurā gadā viņš ir dzīvis? Es lasīju. Labi, māc. Es lasīju. 59. gadā tu esi dzīvis, un tu esi kurā gadā dzīvis? 59. Jūs esat vienu vecumu? Nu, normāli. Ja, mēs esam. Wow! Ja es drīkstu pateikt, Protams, viņš uzauga kopā ar savu māti, viens pats. Es arī. Okay. Mēs esam vairāk līdzīgi nekā atšķirīgi. Bet, diemžēl, cilvēki meklē to, kas ir atšķirība, nevis to, kas ir kopīgs. Jā. Diemžēl. Nu, es pakoreģēšu. Es dzīvoju pilnvērtīgā ģimenē. Tēvs man bija attiecīgi auģis tēvs, bet pa viņu neviens sliktu vārds nevar teikt. Ne, tur tā lieta. Lieta tāda, ja te runājam par tiem pāriem, baltais un melnais. Saprotu, ka es neesmu bijis Amerikā, nevaru tur vērtēt, vienīgi no filmām, jā. Ja es redzu uz ielas balto sievieti ar tumšādaino sauciņu, kā gribi, jā, man ir dusmas uz balto sievieti, naids, riebums varbūt tās, jā, nevis to neģeri, jo faktiski jau baltā sievieti, kā saka, parakstās uz to visu to, jā. Es nesaku, ka tur bērni iznāks labāk vai sliktāki vai kā, ja vienīgi, ka, mulatu rindās ir, mulatu lokā tas ir balti cilvēki, tumšādainiem sagājuši kopā gēni, viss vai ne. Viņa vidē lielāks ar noziedzības līmenis kā tā, ja tāpēc jābrīnās, kas notiek Amerikā, jā. Tu liec virsū tādas bļembas, tā kā spiedogs. Ja viņš ir tumšādains, tad viņš ir bandīts? Nē, ne par to lietu runu. Es viņu pašlaik runāju nevis kā tumšādainu, jā, bet ar tādu pašu, faktiski tādu pašu, kas te atnācis, kas
te pa Latvijas skraida attiecīgi ar Krievijas karogiem un sauc Matuška Rasija, vai ne? Kas viņus te tura no Amerikā? Džordžs ir lielāks patriots nekā pārsvarā latvieši. Es piekrītu, nav ģimenes bez kropļiem attiecīgi, jā, bet kas viņu te tura, lai viņš brauc uz Ameriku? Viņš šeit tur ģimene un bērni un draugi un saikne. Mazums Baltie cilvēki aizbraukuši uz Ameriku, lai brauc uz turienu un diktē savus noteikumus, kaut kādas cilvēku tiesības. Kur ir latviešu tiesības attiecīgi? Te Latvijā saimnieku tautā, jā. Nu kā, reku, mēs mums ir demokrātiska valsts, Džordžs sāk dīdīties, viņš pat uz tevi acīs tev nevar paskatīties. Uz šo brīdi Latvijā demokrātija paražšķiras diktatūra, kas tiek balstīta uz cilvēku nezināšanu, muļķību, lēcību. Ja? Un es varu nolasīt arī Raiņa sacīto. Varbūt nē, varbūt viņš ir lasījis, kā saka, jā. Kosmopolīti ir pūlis, neorganizēta masa, kura saslēgta nācijās. Kosmopolīti ir skaidrs un pelavs, ne lietas, koks vai graudi. Bet tu runā tā kā no Bībeles, tā citāts, ka malts vai ne, tā kā nav pašam tā kā... Atvainojos, es tagad normāli neredzu, bez brilles, pie brillām neesmu pieredzi. Jā. Es varu atgādināt, var tas nedaudz raitāk, jā. Nē, es domāju par to, ka tu runā citātos, man te bija pagājušajā nedēļā ciemos deputāts, kurš arī runāja ierakstīts visu laiku. Nacionālās tā ir savas tautas mīlestība pret savu zemi, valsts, tas ir tas, uz ko ir jābalstās ikvienam sevis cienošam. Dombrava. Jā, es tāpēc nocitēju, jā, lai neteiktu, ka es vienīgais tā domāju, jā. Vairāk citātu nebūs šodien. Nē, es saku, viss ir labi, vienkārši par to, ka tiek tas rakstītais vārds sludināts. Pateiks, tu Šiškin atkal esi kaut kāds tur, rasists vai kas, jā. Bet man pilnīgi vienalga, kas viņš kaut esi sarkans vai dzeltens, nu. Ja viņš būtībā nacionālismu pielīdzina pie negatīvisma, jā, kas man viņu ko runāt? Viņš faktiski ir sasūcies to demagoģiju visu pārējo, jā. Man bija nacionālists virsū, pagājušā nedēļa Dombrava, kurš nespēja atbildēt Saskaņas centra deputātei Cvetko vai Genādjevnai par to, kas un kā. Viņš nespēja, viņam nebija viedokļa. Es esmu vainīgs, ka viņš ir garš, varbūt kakls garš, kamēr viņam tā doma aiziet līdz galvai, nezinu, jā. Tā pašā Nacionālās apvienība viņi pat neiebilda būtībā. Bet tie cilvēki, nevar cilvēks pies, ka viņš ir pa garu, respektīvi viņš ir domā. Nav par to runa, es nezinu, aprīļa joks, jā. Kāpēc tu neskaties vispār, viņam nesacīs ieskaties? Kāpēc viņam nevar paskatīties acīs? Īstenībā? Jā. Man nav ko pateikt viņam. Bet tu man acīs tu vari paskatīties, kāpēc tu viņam nevar acīs paskatīties? Nē. Es domāju, ka drīzāk pareizāk ir parunāties ar klausītājiem. Jā. Jā. Viss. Ok, nē, es gribēju pajautāt, jo varbūt es kaut ko nepareizi daru. Nē, maz. Nē, pagaidi, es saprotu, tumšādainie nesarkst, un es tagad neredzu, vai tu mānies vai nemānies. Es tiešām nesaprotu. Man nav iemesla melot. Tu man uzaicināji. Un es runāju. Es tev satiku, Džordž, pie, kā tā vieta saucās, pie Amerikas vēstnieces mājās. Jā, un tur bija par to, ka tie vēstnieki un visi tie departamenti, tas diplomātiskais korpus Amerikas, kas šeit Latvijā ir, viņi mācās latviešu valodu no mums, no manis, no suņu būdas, no tevis, no Streipa, Kārļa, no dziedātājiem entiem, kas tur bija un tā tālāk un tā joprojām. Kur tu pagad, tevi tā kā apmaksā tā Amerikas vēstniecība, tev viņi dod naudu? Kaut kādā veidā, Amerika tev dod kaut kādā veidā naudu? Es nejautāju, cilvēki jautā, tas bija jautājums no skatītājiem. Atkal tā. Kur tu vispār strādā? Esmu privāts skolotājs. Angļu valodu māci? Latviešu jūs nedrīkstu. Kā nedrīkst? Tas ir joks. Okay, es nesaprotu, ka joka nav. Kur tu strādā? Tu esi skursteņslauģis. Jā. 15 lati maksā iztīrīt viens skursteņs, tas ir 21 eiro. Atkarībā no skursteņa. Cik tu dienā skursteņs iztīri? Kā kur reizi ir karstāka sezona, rudenī vairāk iznāk, kā saka tagad. Tā. Cik skursteņslauģi? Vai tā ir taisnība, ka skursteņslauģi tirgo tās savus pogas, kas viņiem ir? Ka viņiem ir skursteņslauģiem vienmēr jāpieskarās. Jāpieskarās, jāpaņem tā poga, ja vēl var to pogu. Manējais skursteņslauģis, kas man bija, viņš man gribēja pārdot to savu pogu. Nevis tā vienkārši, bet pārdot. Un viņš prasīja, manuprāt, 15 latus. Tas bija 15 latus jau pa pogu. Tu ar tā dari? Es netirgojos. Bet tu, teiksim, tev iedod pogu. Var pieskarties. Tik nezemā pa jostu vietu. Nē, bet tas ir tikai tad, ja tu esi kostīmā. Ja tu neesi kostīmā, tad tas... Man ir poga pie atslēgām, nav problēma. Es tagad nesaprotu. Tad, Igor, tev ir tā, ka tev gribējās to, Par cik man tiem bebrdāmbiem jau ir kuro gadu jau.
15 gadus jau, ņemos 20 gandrīz jau. Ar tiem bebriem man ir tā kā skaidrs. Man ir jautājums par to, ka tu gribi. Es nezinu par to bīstamību. Kāpēc? Kas tā ir? Šiškina nodomos bija sprāgstvielas izmantot pret NATO, imigrantiem un seksuālām minoritātēm. Šitais ir ziņās, mēdījos aizgājis. Nu, ko tu padarīsi? Es viņiem prasīju. Tev tāda vizītkarte. Kā tas ir īstenojums? Ot, pēdējais taisīs gājienu. Kā viņus var uzspridzināt? Kā ķīnieši var uzspridzināt? Lai viņi pasaka, lai viņi pamāca man. Doma nav slikti it kā, vai ne? Bet tas nav risinājums, jā. Risinājums tas, ka viņš pastīsies acīs attiecīgi un manī nesaskatīs. Pasties viņam acīs. Man ir riebuma nav pret tevi kā pret cilvēku. George, žēl, ka tu neesi dzīvojis Āfrikā. Āfrikas nacionālisti mani saprast tīri labi, jā. Kuri uz dakšām dur, kā saka, kolonists un tādā veidā atbrīvo savu zemi no viņiem. Jā, nu un viss. Man nav naida pret tevi. Bet zini savu vietu, savu robežu. Kādā ziņā vietu savu? Vat vietu Latvijā. Viņš dzīvo Latvijā un tad, lai viņš var... Viņš ir ciemos. Tas pats, ka man atnāk kaimiņš... Pagaidi. Tas pats, kā man atnāk kaimiņš ciemos, jā. Kaimiņš atnāk ciemos, kaimiņš. Uzsāk diktēt savus noteikumus manā dzīvoklī vai virtuvē, jā. Kad es plauktīšu nav tur, jā. Tu zini, tāpat arī valsts līmenī. Tu zini, kur tu tagad esi? Zinu, bet es ar tevim runāju, it kā būtu šitā neitrālā teritorija, jā. Mēs esam šobrīd... Drošākā vieta pagalmā. Drošākā vieta pagalmā. Tu esi ciemos pie kaimiņa, man uzvārds ir kaimiņš. Jā, te tev no lielākā alkohola tirgotāja Latvijā Spirits and Wine, pilnīgi augsts, ļoti garšīgs, dzirkstošs dzēriens bez gāzes. Es drīkstu kādam atdāvināt. Nē, bet vecīt nevar tajā galā, kas stāv, viņš grib uzreiz atdāvināt. Tu nedrīkst atdāvināt dāvanas. Tas ir slikta pazīme. Nē, protams, ka nedrīkst. Tas ir tev. Tāpēc, kā tu nedrīkst to kaklu bļēmu atgādāt, tas ir Džordžs tev. Labi. Nevajag atdāvināt, lūdzu. Ja? Tas ir tā kā, tas ir augsts, patīkams šņabis no Spirit and Wine. Es tev saku, šņabim jābūt vienmēr ir augstam. Tas tā kā vienkārši jums vēl viena kopīga lieta abiem diviem ir. Jums ir vienāds dāvans. Labi, ka nav vienāds kopīgas sievietes vēl. Tu to nezini? Zinu. Tev bērni ir? Ir. Cik? 4. 4 bērni tev ir? Jā. Viena no meitām man Liepājas teātri aktrise. Jā? Jā. Wow! Tur gan paldies jāsaka, citai laulībai. Viņš arī 2 laulībās bijis, kā saka. Neko nepadarīs dzīvi tā, kā saka. Bet, Kā uzvārds meitai ir? Ilze Jura. Ok. Jaunā meitene? Jā. Jā. Forši. Tā jau slepens. Man ir daudz, kas forši. Reku, jums ir vēl kultūrā. Tu darbojies kultūrā, Daugavpilī brauks tagad spēlēt. Tev meita. Vai ne? Tagad jums džek daudz vairāk ir kopīga lieta nekā atšķirīga. Tieši tā kā Džordžs saka. Atļaušos pateikt, ka būtībā tāpat kā čigāni Latvijā. Jā, praktiski viņi pagaidām apdraudējumu, čigāni savādāk viņi te ir. Čigāni arī atšķirās. Krievijā viņi savādāk, te ir savādāk. Kopīgs viņam, ka zogi, jā. Bet es varu pateikt, pagaidiet, ir viens atšķirās pilsētas čigāns no lauku cilvēki. Jā. Pilsētā, kur piprāt daļu un tādā garā. Mūsu laukos ir čigāņu ģimene, jā. Nekāda vaina. Nekāda vaina, darba cilvēks, viņi visi notiekās, jā. Kā tev pa čigāniem ir, kāda domas ir, Džordž? Tieši tā kā bija afroamerikāņiem laikam pirms 60 gadiem, varbūt pat vēlāk. Kā Caucasian ar afroamerikāņiem, kā viņi izturēsies pret otru? Jā. Tad pagad, tu esi tajā Caucasian pusē? Esmu abas pusēs. Nē, bet vienkārši kā tas varētu būt. Latvijā ir tā, kā bija. Diemžēl es domāju, ka sen Romi bija piespieši, Romās es atvainojos, bija piespieši dzīvot zem Eiropiešiem, zemāk nekā Eiropiešiem Eiropā. Un līdz ar to es domāju, ka arī nav pareizi, bet tas ir līdzīgi, kā bija afroamerikāņiem Amerikā pirms 70. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Kurā valstī visvairāk tu esi izjūtis rasismu? Ko lūdzu? Kurā valstī visvairāk? Tu noteikti daudz esi ceļojis. Kurā vietā tu esi izjūtis visvairāk rasismu? Tur, kur esmu bijis? Jā. Šeit. Latvijā? Jā. Visvairāk. Kā viņš izpaužās? Kā es teicu, uz ielas, kā cilvēki ar pirkstiem rāda. Nē, nav tikai tā. Tā ar vārdiem. Ar vārdiem. Ko viņi saka? Žestiem. Viņi saka kaut ko niga. Arī, jā. Bet tu man izskaidros, teiksim, tu esi sateicis. Izstāst man.
Bet tu man teici, ka man raidījuma laikā izstāstīsi. Nu, tas bija sākumā, kas tev Jā. prasīja. Kas tad tas ir? Kāpēc viņi drīkst viens otru saukāt? Un ja kaut kā Asian nosauc afroamerikāņu, tad tas ir baigais čau. Jā, es pateiktu, visi latvieši ir idioti un stulbi un neglīti un tā tālāk un vēl joprojām. Tas būtu liels aizvainojums, vai ne? Bet jā, jūs sākāt par saviem. Jā, es par sevi. Es drīkst tā teikt, jo es esmu viens no, pieņemsim. Jā. Mēs visi latvieši esam idioti, mēs visi latvieši esam stulbeņi. Pieņemsim. Nē, manuprāt, es tikai tā vienkārši tagad, jā. Tik vienkārši. Bet pagaid, viņi pelna naudu to. Viņi pelna ļoti labu naudu to. Viņi ir čārtos, top čārtos, visos tajos iekšā topos un tā tālāk. Ne par to vienu vārdu, bet par mākslu tādā veidā. Tātad, vārds ir vārds, bet viņi ir mākslinieki kaut kādā veidā. Man nepatīk raps, bet kaut kādā veidā viņi ir mākslinieki. Līdz ar to viņi pelna naudu nevis par to vārdu, bet par to, ko viņi dara ar mākslu. Bet tu pilnībā neatbalsti šādu rīcību? Nemaz. Okay. Igor, tev kāds jautājums varbūt ir? Te daudz raidījums pietrūksies attiecīgi raidījuma laika. Ja es sākšu runāt, tad es nezinu. Tad cietumā nokļūšu. Bet katrā ziņā ne jau viņa dēļ, ka viņš ir melns vai neskāds, tu kā saka, attiecīgi. Es pamatā uz cilvēkiem raugos pēc viņa dzīvesveida, ja viņš neparazitē, tad viss ir kārtībā. Man vienīgi satrauc, teiksim, varbūt, ja runā par tumšādāņiem, jā, kas notikās Francijā. Nu, labs piemērs, ja pagaidām viņi Latvijā, cik jūs esat Latvijā apmēram? Nu, tas tev jāzina, tas zem Amerikā, cik miljonu dzīvo. Viens? Džordž ir viens. Nu, es zinu, ka var tās vēl Bārbelē netālu. Džordž, cik jūs esat Latvijā tumšādēnē? Pavisam nesen es biju Daugavpilī, lai parunāties ar... Daugavpils mērs ir melnā tumšādēns, ne? To es nezinu. Bet es runāju ar studentiem Daugavpils universitātei. Tas bija tieši pirms 2 nedēļām. Un viņi man prasīja, un šis ir minējums, ne vairāk kā minējums. Es domāju, ka tumšaidaini cilvēki nevis par afroamerikāņiem, kuri ir savādāki, ir tumšaidaini cilvēki, ir afroamerikāni, ir afrikāni un tā tālāk. Bet par tumšaidainiem cilvēkiem no Āfrikas izcelsmes, kurš dzīvo Latvijā, tas ir pilnslodzi vai puslodzi vai un tā tālāk vēl joprojām. Es domāju, ka tas ir apmēram pat mazāk kā 100 cilvēki. 100 Latvijā mēs esam tikai. Visu Latvijā. Visur Latvijā. Jā, visi, tu ļoti labi runāji, es tev vienkārši, zem paklanos, malac. Bet runājot par biznesmeniem un tā tālāk un vēl joprojām, tas ir varbūt diltīgi. Par mūsu bērniem, es domāju, ka tas ir vēl divtīgi. Varbūt. Jā, un tā kopā apmēram 400 visu Latvijā vai mazāk, bet ne vairāk kā tā. Okay, labi. Varbūt tev ir jautājums man, ko tu gribētu man pajautāt? Jā. Kāpēc ir rasisms Latvijā? Neizglītotība. Filmas un nepareizi priekšstati, tātad stereotipi. Un kāpēc cilvēki ir gatavi pieņemt to, ko viņi redz filmas, dzird mainīga, jā. Un tā tālāk un vēl joprojām. Un jūs neesat gatavi pieņemt īsto piemēru, tā kā es. Tā kā viņi sāks pieņemt Kārli Streipu ar to, ka viņš ir, pieņemsim, gejs. Tad arī varbūt kaut kas mainīsies šajā frontē, kuru pārstāvi tu. Jo kamēr, tā mums Latvijā ir geji, kā tu teici, pederasti kantori ir jāspridzina augšā kaut kādu veidu, un tumšādainie ir... Viņš arī toreiz teica ārzemnieki, nevis ķīnieši, bet ārzemnieki vispār. Imigranti. Tev ir kaut kas, ko man pajautāt? Es nebeidzu savu domu iepriekšējo par Franciju. Nu, saki! Te viņi pašlaik ir 100 attiecīgi. Ja Francijā redzēja, kāds nemieris rīkoja, ka viņi nebija mierā attiecīgi to Francijas dzīves līmeni vispārējais, vai ne? Tā kā kas būs, ja viņi būs vairāk attiecīgi. Ķīnieši arī pilna Krievija aiz Urāliem, pilna ķīniešiem, ko
Putinam pie kājas, viņš labāk attiecīgi sarīda baltos cilvēkus vienu pret otru, kas notiekās, teiksim, Krimā. Vispārējais, ja faktiski būs kārtējā baltās rases iznīcināšana. Manā skatījumā tomēr katram jābūt savai mājai. Eiropa, baltiem cilvēkiem, jā, viņiem Āfrika. Nu, sēdiet, saprotu, viņš ir priekš palmas radīts, jā, lai sēd palmā un banāns sēd. Es sēdēšu savā priedē un pupas grauzīšu, jā, nu nekāda vaina, katrs savā vietā. Vai, patriots. Nu, Divas valodas, tik maza valstī, tik maza sabiedrība ir par daudz. Ja jūs sēdīsiet mājās un nedariet neko, tas radīs pasaulē, ka patiešām Latvijas sabiedrība ir vienaldzīga. Vispaldies visiem, tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Šodien studijā mums bija Juris Pērauts un Igors Šiškins. Es ceru, ka paskaties viņam vienreiz virsū, lūdzu. Paskaties, lūdzu. Kāpēc? Lūdzu. Kāpēc? Es tev lūdzu, vienkārši paskaties viņam, kāpēc tu nevari. Tas ir aizvainojuši. Cilvēkam paskaties acīs. Tas ir tā kā, tu viņam parādi savu nostāju, un tas ir, tas velk uz kašķi. Tu jau viss beigsies, mēs beigsim raidījumu, un tu ies mājās. Viņš grib iet mājās ar domu, ka man ir naids acīs. Man nav naida pret viņu. Pastīties uz viņu. Tu skaties tā kā tāda niknas tā. Laikam suņa būdā dzīvojas. Kas tev nepatīk, ka suņa būda? Ja es atnākšu, un tagad es neskatīšos pēc tā. Labi, Džeki. Ok, neskatieties, kā gribat. Nevis ok, bet labi. Ok, nevis labi. Ok, bet labi. labi. Savādāk latviešiem iegājies, davai ok. Davai ok, labi, un tas vidāņiem. Tā ir, tā ir, ko padarīs. Labi, ok, davai. Redz, kā mums sanāk. Nē, Tagad nēģeri šajā ziņā, ja viņš saka labi, tad tu esi sliktāks par nēģeri. Mums ir ar tevi kopīga lieta, mēs esam tautas tribunālā. Jā, bet mēs, abi divi Čekas aģenti attiecīgi, Čekas aģenti apvienojieties. Смешно. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением. Uz tā liela melnā kalna liku akmentiņ. Uz melniem akmeņiem melnā rasa vizināja, kā vizējas spožas zvaigznes melnarītā grumā. Melnu nakti, melni vēji, melnu nesamākoni, tas melnais ir mākonīts, melnā lāsīm laistījās. Melnās lāsis baltī vīra, aizupītes lejiņā, kur melnais ezeriņas ar meitām izskalojās. Balti spīdēja mēnestiņ, melnājā ir naksniņā, vēl jo baltas tās meitiņas melnajā ezerā. Melnī mati zeltā rasā, cis metālu gunti, gara baltu lai augumi, viņu skalos idrabiņi. Melns puisītis govis garā, melno rītā grumā, dzirdmētīgas daļīdzie, melno dziesmu vakarā. Melns puisītis melno rītā